Saules salonam šogad aprit 26 gadi. Ir uzkrāta liela pieredze un arī pastāvīgie klienti, no kuriem daži ir mūsu jau no pašiem pirmsākumiem. Savu darbu uzsākām ar devīzi, ka balstāmies uz 3 vaļiem, kuri ir prasmīgi meistari, ļoti laba kosmētika, laipna un pretīmnākoša attieksme pret klientiem. Šos principus esam saglabājuši un turpināsim saglabāt. Pie mums vēl joprojām strādā meistari no pašiem salona pirmsākumiem, kā arī jauni speciālisti, kuri ir zinoši un varoši. Joprojām sniedzam daudzpusīgu pakalpojumu klāstu. Sejas procedūras, kurās izmantojam jau gadiem pārbaudīto efektīvo Dr. Grandel kosmētiku, veicam vaksācijas, tāpat arī skaistuma injekcijas, biorevitalizāciju un mezoterapiju. Varat izbaudīt ķermeņa procedūras, masāžas. Manikīrs vai pedikīrs var būt gan klasisks, gan ar gēlu laku, gan ārstnieciskais pedikīrs vai spā pedikīrs. Piedāvājam arī skropstu un uzacu laminēšanu, kā arī skropstu pieaudzēšanu. Skropstu laminēšana izceļ acu skaistumu, bet uzacu laminēšana padarīs seju izteiksmīgāku ilgākam laika periodam. Īpašos gadījumos ieprieciniet sevi ar gaumīgu meikapu. Arvien populārāks kļūst sprejten, kas ir ādu saudzējošs iedegums. Pie mums ir arī nekaitīga un nesāpīga zobu kosmētiskā balināšana. Mūsu frizieri ir pieredzes un prasmju bagāti, kā arī klientu iemīļoti. Sniedzam visus frizieru pakalpojumus. Esam vieni no pirmajiem Latvijā, kas uzsāka matu pieaudzēšanu. Pielietojam ultraskaņas metodi un liekam augstas kvalitātes Itālijā apstrādātus dabīgos matus. Matu pieaudzēšana ir procedūra, kurai nepieciešama kvalitātes garantija, lai jūs tiešām saņemtu to, ko vēlaties. Būsiet mīļi gaidīti Saules salonā. Jau 10 gadus esam vācu profesionālās kosmētikas branda Dr. Grandel pārstāvi. Tieši šomēnes sākam izdot 2 jaunus High Excellence produktus – sērumu gan sejai, gan acīm, kā arī sejas krēmu, kas ir labs veids, kā atjaunināt sejas ādu. Dr. Grandel jaunā High Excellence sērija ir unikāla ar novatoriskām augsto tehnoloģiju sastāvdaļām. Tā nodrošina visaptverošu pretnovecošanās efektu, kā arī ādas novecošanās procesu attālināšanu.